8. fails. 17. nodaļa. Tiklab caur Cvingeru, kā arī gar pils baznīcu, publikas steigšus steidzās uz Dresdenes operu namu. 6:00 bija šovakar nolemts iesākt izrādi. Līdz ko pulkstenis šo stundu sita, uz teātra laukuma vairs nebija neviens no dedzīgajiem teātra apmeklētājiem redzams. Viņus pazīst pēc nemierīgās, nervozās kustēšanās. Teātra priekšā ap karaļa Jāņa pieminekli lēni pastaigājās kādi iemīlējušies pārīši. Viņus māksla mazāk nekā patiesība interesēja. Bet nu pat vēl 2 jaunekļi steidzās elzdami un pūzdami pieminekļam garām. Sasodīta būšana, viens no viņiem teica, operu nama durvis ātri attaisot. Sākumu tomēr esam nokavējuši. Tā viss ir profesora vaina, viņš ir liels Vāgnera mūzikas pretinieks. Agrāk manis neatlaida, kamēr nebija mācības stunda beigusies. Vai tev jau ir ieskārta, Oskar? Uzrunātais izvilka karti un smiedamies to uztrauktam jaunekļam rādīja. Runātājs bija Ansis, kurš nu pie kases steidzās, lai nopirktos sev karti. Vai 3. rangā ir vēl vietas? Ansis caur kases lodziņu sauca. Niekus, 4. rangā daudz labāk. Tur sēd visi konservatoristi. Oskars piesteidzies Ansi pamācīja. Bet Ansis jau bija nopircis 3. ranga karti, un nu viņi abi kāpa uz augšu. Nākošā pauzē satiksimies foajā. Ansis Oskaram uzsauca un iesteidzās 3. ranga nodaļā, lai virsdrēbes garderobē nolicis steigtos Vāgnera, Tristana un Izoldi klausīties un redzēt, jo šis milzīgais mākslas darbs ir tik labi jādzird, kā jāredz, lai cik necik dabūtu par komponista varano ģēniju ieskatu. Ansis dzirdēja nu vēl lieliskākas skaņas, nekā tas reiz Rīgas teātrī Tanhauserī bija dzirdējis. Kamēr Tanhauserī Vāgners tikai dažus cilvēcības aizstāvjus tēlo, tamēr šeit Tristanā ir visa pasaules dzīvība iekustināta, visas cilvēcības izvilkums. Mīlestība atspoguļojas viskaislīgāki, visplastiskāki šajā milzu darbā. Kurš Tristana nesaprot, tas nav spējīgs mīlēt, izņemot pagātnes varoņus, kuriem tik ausis, bet nekad nervi skaņām varēja būt pietiekami. Pēc 1. akta Ansis iegāja foajā. Mazu brīdi vēlāk viņam nāca Oskars ar savu kozini Annu pretī. Tas tik ir darbs, tās ir skaņas! Ansis aizgrābts sauca Annai un Oskaram roku spiežot. Es Vāgnera skaņās peldādamies gribēju vai noslīgt. Jūs esat fantasts, vairoga kungs. Anna šķelmīgi smīnēja. Es šīs drāmas nemaz par tik lielisku neatrodu. Ja jūs dzīvē būtu laimīgi mīlējuši, tad būtu arī pie citāda sprieduma nākuši. Man Tristana mīlestība izliekas šaubīga. Viņam uzticība pret savu kungu ir vairāk nekā mīlestība pret savu mīļāko. Kuru es mīlēju, tā manim nedrīkst neviens likums aizliegt mīlēt. Ja es mīlēju, tad laužu visu draudzību, visu citam un nododos tikai mīlestībai. Jūs redzēt, ka Tristana šaubas vai palikt savam kungam uzticīgam, jeb padoties vienīgi Izoldes mīlestībai, ir visa šīs drāmas traģikas cēlonis. Bet labāk sakot, Tristans nemaz nešaubās. Viņš ir tik dūns un to sievieti, kuru liktenis viņam pašam nolēmis mīlēt, grib aizvest savam kunga par sievu, un viņš to tiešām aizved. Kas tā par mīlestību? Tristans ir uz kuģa vienīgais pavēlētājs, vai viņš nevar likt uz citu pusi braukt, nekā uz karaļa Markas pili? Vai viņš nevar ar Izoldi aizbēgt? Man nāk smiekli par šādu varoni kā Tristans, kurš pie prāta tikai caur mīlestības dzērienu jādabūna. Ansis gluži apmulsis klausījās. Jā, Ansi, Oskars smējās. Mana kozine neļaujas vis no Vāgnera pievilties. Viņai netrūkst savu ieskatu. Šai brīdī Anna atvainojās un cēli aizsteidzās uz kādu dāmu, kura bija viņas draudzene. Ansis tai noskatījās pakaļ. Viņa dvēselē sāka pavisam cits vējš pūst. Viņš jau sen bija zentu aizmirsis, nabadzīgo, pasaules uzskatos aprobežoto zentu. Anna bija pavisam cits radījums. Tomēr arī viņai bija ļoti daudz no zentas. Miesas skaistums, grācija, daudz lielāka grācija nekā zentai.
Annas balss skanēja tā, it kā viņa vienmēr patiesību runātu. Ansis jutās no viņas it kā nomākts. Tagad atskanēja elektriskā zvana skaņas, kurš deva zīmi, ka izrāde atkal sāksies. Otro cēlienu noklausoties, Ansis aizmirsa Annas vārdus. Viņš atkal ar sirdi un dvēseli nodevās skaņām. Tristans un Izolde dus viens pie otra krūts, kamēr Izoldes vīrs, karalis Marke, ir uz medībām. Bet patiesībā Marke ir apslēpies pils tuvumā, mežā, lai pārliecinātos savā Tristanā, kuru viņš visiem melnešu stāstiem par spīti tur par mūžam uzticīgu. Ir jauka ziedoņa mēneša nakts. Izolde un Tristans sēd roku rokās pils dārzā uz sūnu sola. Viņi nezin, kādas briesmas viņiem draud. Gan Brangene, Izoldes draudzene, no pils jumta uzsauc, lai sargājas, bet mīlētāji, nogrimuši dziļā mīlestībā, ir tā sakot visu pasauli aizmirsuši. Mut pie mutes, sirds pie sirds, acis pret aci, mums lai mirdz. Bet karalis Marke jau ar pavadoņiem tuvojas pilī. Pēc otrā cēliena Ansis viens pats atspirdzinājās ar glāzi alus, lai ar jauniem spēkiem noklausītos trešo, beidzamo un skaistāko cēlienu iz Tristana. Dresdenes slavenā dziedātāja Šeidemanteļa Kuvernāls Ansi vai līdz pat debešiem pacēla. Nevis Tristans, kā Ansis sākumā bija domājis, bet viņa kalps Kuvernāls ir personificētā uzticība. Viss trešais cēliens pastāv vienīgi iz pārsteigumiem, kamēr galu kronē Izoldes mīlestības nāve. Izoldes dziesma pie Tristana līķa Ansī sacēla ilgošanos pēc nāves. Priekškaram noveļoties Ansis jutās daudz bagātāks nekā pirmāk. Agrāk viņš bija tik dzīvojis, bet tagad viņš bija arī miris. Miris un tomēr dzīvotājs. Kā visi lielie gari, kuri ar vienu kāju še uz pasaules un ar otro aiz kapa. Nu, jaunkundze, ko jūs tagad sakat? Ansis Annu ar Oskaru pavadot jautāja, vai mums visiem nevajag iepriekš mīlestības dzērienu dzert, lai dabūtu drošību mīlēt, jo mīlēt ir mirt? Anna klusēja, Ansim likās, ka viņa nopūstos. Šķiroties, Annas roka it kā drebēja, kad tā to Ansim sniedza. It kā elektriska straume ieplūda kaut kas Ansa miesā, kad tas Annas roku spieda. Kas tas bija? Īstā dzīvība, jeb nāves priekštecis, kas iz Annas viņa sirdī bija nu pat pārgājis. Noslēpums, varbūt visas pasaules un visas dzīvības noslēpums, kas viņā censdamies garā, gribēja atraisīties gaismā un viņu aplaimot. Vai tiešām viņu īstā, varenā mīlestība gribēja aplaimot, no kuras teikas un pasakas tik daudz zin stāstīt? Viņš taču arī tik ļoti pēc visa, kas augstāks, censās. Wir immer strebend sich bemucht, den können wir anlosen, saka Ģēte. Un Ansim likās, ka viņam kaut kas pretī nāktu. Varbūt sirds neizprotamās ilgošanās atpestīšana. Viņš jūta, ka tas Annu mīlē, daudz karstāki un jūtīgāki nekā agrāk zentu. Mājās pārnācis viņš nodevās svētām jūtām. Viņa istaba līdzinājās mazam lūgšanas namam. It kā uz ko svarīgu sagatavodamies, viņš jūtām nogrima vai līdz pasaules vidum, līdz dievībai, it kā tai paziņodams, ka viņš ir katru brīdi gatavs aiziet no šās pasaules. Šīs brīnišķīgās jūtas viņu tā sakot iesvētīja dievības noslēpumos. Ansim likās, ka neizsakāma laime to sagaida. Drabošu roku viņš satvēra papīra lapiņu un uzrakstīja sekošo dzejolu. Tik vienu acu mirkli gribas man mīlestībā svētamu kļūt un mīlēt tā, kā dievi mīlē, tad gribu labprāt miris būt. Tad negribu vairs pasaules prieku, tad pasaule var bojā iet. Tad nejautāšu, vai salsts ziema, jeb vai ap mani rozes zied. Jau jūtu es, ka visam rada ir mīlestības pilnā sirds, kad atmodīšos debesis ārēs, lai viņa līdz ar zvaigznēm mirdz.
18. nodaļa. Jūlijā Ansis aizbrauca uz Tarantu, jo pa šo laiku arī viņam bija brīvdienas. Šajā romantiskā pilsētiņā uzturējās vairāk jaunekļi iz Baltijas, kuri Meža akadēmijā studēja. Ar šiem Ansis dzīvoja draudzīgi, jautri. Dažslabs kausiņš miesta tika tukšots, tika dziedāts, iets pastaigāties, un laiks tā nemanot aiztecēja. Reizēm atbrauca arī Oskars, kurš Reihenbergā pie kāda drauga uzturējās. Tad tika klavieres spēlētas, vai arī ērģeles mazajā Tarantas baznīciņā. Ansis vairāk reižu bija Talheimam rakstījis, sevišķi iz Tarantas. Uz visām šām garajām, jūtīgām vēstulēm Talheims bija tik 2 reizes atbildējis. Strādā, nodarbojies nopietni ar studijām. Tas ir šim brīžam galvenākais. Tā Talheims Ansim rakstīja, kur šis pēdējām, Ansa, vēstulēm bija nomanījis, ka Ansis atkal karsti iemīlējies. Un par visām lietām beidz no sieviešiem, jo tu vēl nedrīksti mīlēt. Vēlāk, kad būsi ko sasniedzis, kad būsi vīrs, kuram savs pamats un tāļi skanošs vārds, tad novēlu tevim dēļu sievu. Mācies, strādā. Ansis lasīja šo vēstuli uz Tarantas vecās, sagruvušās pils loga sēdēdams. Viņš it kā nokaunējās, šo varano dabu apkārtnē redzot, vai tiešām mīlestības dēļ pret mirstīgu cilvēku viņam būtu jānīkst un jāatstāj šī varanā pasaule, kur saule pat iz augstajām klintīm dzīvību uztur, kur līksmība un neizsakāma laipnība iz puķu kronīšiem izplūst, kur putni izteic prieku un klausīdamies silā atbalsts viņu tāļu aiznes. Kāpēc jānīkst un jāmirst vienīgi mīlestības dēļ pret sievieti, kā Tanhauseram, kā Tristanam? Ansis apņēmās Annu aizmirst. Viņš pat sāka domāt, izstāties iz Dresdenes konservatorijas un aizbraukt uz kādu citu pilsētu. Drīzumā viņš rakstīja Talheimam vēstuli un izteica viņam savu noslēpumu. Mīlestību pret Annu, kā arī savu nodomu šīs mīlestības pēc Dresdeni atstāt. Nedēļa pēc nedēļas pagāja, Talheims neatbildēja. Atnāca tikai no vecā vairoga kāds mazs naudas sūtījums uz Ansa dzimuma dienu. Ansis palika bēdīgs un rakstīja Artūram. Arī Artūrs neatbildēja. Beidzot augusta vidū, kur Ansis posās no Tarantas aizbraukt, viņš dabūja no Talheima vēstuli, kur tas īsumā vēlējās, lai Ansis tik paliekot vien Dresdenē, lai neielaižoties ar minēto brīnumskaisto jaunkundzi tuvākā satiksmē, gan tad viss būšot labi. Tālāk Talheims bija pieminējis, lai Ansis tūliņ uzdodot savu nākamo adresi, lai viņš varētu tos 100 rubļus aizsūtīt, kurus Salienas barons priekš viņa iemaksājis. Beigās viņš minēja, ka Birķu famīlija esot ļoti noskumuse, Berta esot vājprātīga tapuse, acīm redzot viņa nīkstot, neviens nezinot īstā cēloņa. Pēdējais gadījiens Ansi ļoti sāpīgi aizskāra, bet drīz vien tas visu aizmirsa. Nākošās dienās viņš no Tarantas draugiem atvadījās un aizbrauca uz Dresdeni. 19. nodaļa. Dresdenē Ansis nogāja pie Oskara, kurš nu bija patstāvīgu vietu dabūjis. Abi ar Oskaru viņu uzmeklēja Ansim jaunu dzīvokli. Arī Anna bija iz Bohēmijas pārbraukuse, kur viņas mātei, kāda Šonlindes fabrikas īpašnieka atraitnei, maza muižiņa piederēja. Fabriku vadīja Annas aizstāvji. Anna un viņas vēl nepieaugušais brālis bija pēc mātes vienīgie, brangā īpašuma mantinieki. Pēc Oskara stāstiem Ansis nojēdza, ka Annai jau dažādi līgavaini gribējuši pieglausties, bet viņa tos visus atraidījusi, aizbildinādamies, ka tā gribot vēl jautri un brīvi padzīvoties. Annai bija 19. gads. Viņa jokoja, ka tā tikai kā veca meita gribot precēties. Bet nu joki pie malas, jo Anna bija iemīlējusies. Ansis nu gan nebija tik visai skaists, Dresdenē bija daudz jaunekļu, kuri Ansi šai ziņā pārspēja, bet šie visi bija mājinieki, vācieši. Nekas neatstāja uz sievieša lielāku iespaidu kā svešas zemes vīrs.
Romietes Cēzaru laikos cienīja gaišmataiņos ģermāņus, francūzietes vēl šodien ciena jautros, bet sirsnīgos krievus. Arī Anna deva priekšroku ārzemniekam, svešam, kurš bez tam bija jūtīgs, dziļas mīlestības spējīgs. Ansa gurdenās, sapņainās acis atstāja uz Annu lielāku iespaidu nekā dažu vācu oficieru zipšņojošie skati. Anna pārbrauca uz Dresdeni ar tādu pašu sirdi kā Ansis. Bailīgā noskāršanā, kā ar atkal redzēšanos, viņu slepenā mīlestība varbūt uzziedēs brīvi, atklāti. Viņu pirmā atkal redzēšanās atgadījās pie Oskara, kur Anna iestudēja savas lomas, jo Oskars bija ļoti labs pavadītājs uz klavierēm. Anna mīlēja sevišķi Lorcinga mūziku un lūkoja katru no Vāgnera atgriezt. Tas cilvēks var novest katru jūtīgo pie ārprātības, viņa stingri teica, un Ansis viņas klātbūtnē vairs nerunāja par Vāgnera mūziku. Kad Anna aizgāja, Ansis uz zofaja apsēdies raudzījās skumji uz grīdu. Vai tev kas uz sirds? Oskars šķelmīgi smējās un Ansim sniedza cigareti. Ansis aizdedzināja cigareti un nopūtās. Man ir daudz kas uz sirds, bet nezinu, vai drīkstētu to visu izteikt. Kas var zināt, varbūt arī tevi tas pats lietuvēns moka. Nē, mani moka tikai mākslas lietuvēns. Mana māksla manim aizliedz iemīlēties. Es mīlēju tik skaņas. Harmonijas ir manas mīļākās. Oskars runāja un uzsita pāris akordus uz kauliņiem. Nu labi, Oskar, tevim es savu sirdi atklāšu. Izsmej mani, varbūt, ka tas mani darīs prātīgu. Es mīlēju tavu kozini Annu. Tur manim nebūtu nekas pretī, ja tu mans radinieks kļūtu. Es domāju, ka tas mūsu draudzības neizpostītu. Ja tu manu kozini aprecētu, tad tu manim būtu draugs un radinieks, kurš bagāts ar laicīgu un garīgu mantu. Oskars smējās. Arī es reiz Annu mīlēju, kad bērni bijām. Tagad mēs esam nešķirami draugi, kā brālis un māsa. Varbūt es šodien viņu mīlētu, ja es nebūtu kā zēns viņas mīlējis. Dabai ir daudz noslēpumu. Arī šai gadījienā viņa ir un paliek mīklaina. Ja es gribētu savu kozini precēt viņas mantas dēļ, tad varbūt sirds vienotajā laulības kārtā sāktu no jauna mīlēt. Varbūt viņas dedzība un temperaments aizdedzinātu manu saogļojušo sirdi. Bet es neuzdrošinos viņu precēt. Viņa mani izsmietu. Labi, ka tu manim nestāvi ceļā. Ansis teica un aizdedzināja no jauna cigareti. Mani Anna ir vai apbūruse. Un, Oskar, tev jāzina, ka es esmu cilvēks, kurš bez mīlestības nevar nevienas dienas dzīvot. Bet kā lai nu iesāku? Vai rakstīt vēstuli? To tik ne. Noej pats pie Annas, pazvani, it kā tu vecs paziņa būtu. Esi drošs, citādi tu savu kredītu pazaudēsi. Viņa gļāvi jūs nevar visai ieredzēt. Es izdabūšu zināt, kad kundze, pie kuras Anna dzīvo, nebūs mājā. Tā tik droši iekšā, meties uz ceļiem un saki, Anna, es jūs mīlēju. Oskars zobojās un sāka spēlēt kādu Štrausa valceri. Es domāju, tev laimēsies. Tu proti tik zoboties. Labāk nebūtu tevim ne vārdu teicis. Ansis dusmīgi sniedza Oskaram roku un aizsteidzās. Oskars spēlēja visā spēkā tālāk, iz valcera kādā triviālā polkā pāriedams. Ansis nogāja mājā, apsēdās pie galda un gribēja savus uzdevumus mūzikas teorijā uz rītdienu izstrādāt. Viņš noliecās vienreiz, otrreiz pār nošu burdnīcu, Annas balss skanēja viņam ausīs. Viņš apsēdās pie klavierēm un gribēja izmācīties sonāti. Bet notes sāka dansot un sastādījās pavisam citādā kārtībā, tā ka Ansim likās, ka viņš nevis sonāti, bet kādā bilžu grāmatā Annas bildi uzšķīris. Sasodītā mīlestība. Ansis pukojās un piecēlās. Viņa ir tikpat nepanesama kā laimīga, tā nelaimīga. Viņš paķēra platmali un lēniem soļiem aizgāja uz zooloģisko dārzu. Kungi un dāmas vakara metoties še pastaigājās. Iz koncerta zāles atskan mūzika. Kāds noplīsis zēns, kurvi ar augļiem nesdams garām iedams dzied, Den du hast ja die Schuhe bērtā.
Ancis sēd uz sola un raugās, kā daļās anglietes uz tikpat daļiem kumeļiem pajādelējas. Viņam ir tā ap sirdi, it kā arī viņam būtu jāsēžas dedzīga kumeļa mugurā un jājāj tāļu prom no visiem šiem cilvēkiem, skaistām pilīm un mājām, prom uz tēviju, uz dzimteni. Bet tur jau viņš reiz dzīvoja, un tomēr neatrada miera. Nu, viņš jātu tāļāk projām, no vienas vietas uz otru, mūžam, kā klejo padebeši pie debesīm, kamēr tie lietus asarās izlīst, kā klejo taureņi no puķītes uz puķīti, kamēr tie iznīkst, kā klejo viļņi no vienas jūrmalas uz otru un nezin, kur palikt, piesitas pie cietas, viņus nesapratējas, klints un sadrūp, sašķīst tūkstošos pilienos, un Ansis nogrima vecos sapņos. 20. nodaļa. Ansis jau ilgāku laiku bija labi ieredzēts viesis kādā labākā žīdu ģimenē. Šās ģimenes tēvs, Ārons Rāps, bija nesen miris. Viņš bija agrāki Parīzē bagāts tirgotājs bijis, bet pēdējā franču-vācu kara laikā viņam Parīzes nemieru dēļ bija jābēg un jāpazaudē lielākā daļa no savas mantas. Vēlāk tas dzīvoja Frankfurtā pie Mainas, diezgan trūcīgos apstākļos. Pēc brāļa nāves, kuram Dresdenē piederēja brangi uzplaucis veikals, Ārons bija tā vienīgais mantinieks. No šā laika līdz nāves stundai viņš dzīvoja Dresdenē. Rāba meita Roza, viņa vienīgais bērns, arī apmeklēja konservatoriju. Še viņa iepazinās ar Ansi un pēdējo kaislīgi sāka mīlēt. Roza nebija skaista, bet savām gudrām acīm un pārdrošo uzvešanos tā sagrozīja daudz jaunekļiem galvas. Viņa bija mātes sejā, tie paši iebrūnie vaigi, dedzīgās melnās acis un ogļu melnie mati. Ansis Rozā nebija iemīlējies, bet viņš labprāt ar viņu satikās un sarunājās. Bez tam pie Rozas mātes sanāca dažu vakaru viesi, ar kuriem bija interesanti iepazīties, proti daži ievērojami Dresdenes mākslinieki. Tika spēlēts un dziedāts, deklamēts un tā tālāk. Nāca jautras sarunas. Ansis iepazinās ar ļaudīm, kuri viņam līdz šim nebija tuvāki pazīstami bijuši. Kādā vakarā, kur Ansis Rozu no konservatorijas uz māju pavadīja, Roza, kura nekad nevarēja mēli savaldīt, jautāja Ansi, vai viņš Dresdenē esot iemīlējies. Viņa cerēja, ka taisni tāpēc, ka Ansis ar viņu vislaipnāki un sirsnīgāki apgājās, Ansis būšot viņā iemīlējies. Ansis tik pasmīnēja un neteica ne vārda. Es pazīstu jaunkundzi, kura jūs neizsakāmi mīlē. Mēs esam daudzreiz par jums runājušas. Viņa ir uz manis greizsirdīga. Kā viņu sauc? Ansis jautāja. Uzminiet paši. Tā pati, kuru jūs ar vienu tik augsti un pavirši sveiciniet. Tad nezinu. Es sveicinu visas dāmas vienādi. Tā viss nav. Vai jūs pazīstiet Annu Blūma jaunkundzi? Jūs no viņas bēgteni bēdziet, kur viņa taču jūs mīlē. Roza gandrīz ļauni smējās un kaislīgi Ansa sejā raudzījās, lai tajā nolasītu viņa sirds noslēpumu. Bet Ansis izturējās mierīgi. Vai tiešām Anna varēja viņu mīlēt? Un vai viņa būtu tik neprātīga un izpļāpātu savu noslēpumu? Bet Ansis pazina Rozu. Pēdējā, tā sakot, ar savām biedrenēm spēlējās. Viņa zināja, cik katra no viņām veca, cik viņa turīga, cik tai līgavaiņu bijuši. Viņa zināja to visu. Roza izjauca dažu labu draudzību, kuru pat jaunākas meitenes, nevainīgi bērni bija savā starpā noslēgušas. Viņa rīdīja vienu otrai virsū un tad atkal samierināja, lai par to visu varētu gardi pasmieties. Rozas raksturs bija noslēpumains. Viņa krāja skaistuļu portrejas un raudāja kā izkults bērns, kad kāda no viņas draudzenēm, kursu beigusi aizbrauca, ar kuru tā vai 100 reizām bija sanīdusies. Viņa varēja savu labāko draudzeni visļaunāki aprunāt. Tā ar asarām visu nožēloja un nebija tikmēr mierā, kamēr viņai viss bija piedots. Par kādu no saviem radiniekiem, kurš pats jau pavecs būdams bija aprecējis jaunu sievu, tā ņirgājās un smējās, kur un kā tik varēdama.
Kad šis vīrs nomira, tad viņu neviens nespēja apmierināt. Viņa raudāja, skūpstīja jauno atraitni un bēru dienā izskatījās pēc miroņa. Tādi ir daži cilvēki, nesaprotami. Tā arī gadījienā pret Ansi Roza izturējās pa vecam. Viņas raksturs piespieda viņu Ansim to izteikt, ko tā pie Annas bija nomanījusi. Bet turklāt viņai vajadzēja par to visu ļauni smieties. Un bez tam viņa kaislīgi mīlēja Ansi, kurš viņai vienatnē bija uzdrošinājies teikt, ka Roza esot visērmīgākā roze, kuru tas pasaulē redzējis. Rozas nodoms bija Annu un Ansi sarīdināt, vienu pret otru sadusmot, abus smieklīgus padarīt. Bet še viņas asā mēle, kura visu spēja saskaldīt, še pie Ansa un Annas, viņa atrada cietu akmeni. Roza, es zinu, ko tu gribi, Ansis teica. Ja tu iejaucies manos noslēpumos, manā mīlestībā, tad tu zināms vari manu laimi izjaukt. Tu iespēj daudz, tāpēc es bīstos no tevis. Ja tev mana mīlestība pret Annu ir pretīga, ja tev tur kāds sevišķs iemesls vai tiesība divu mīlētāju starpā maisīties, tad labāk es atkāpšos, es aizbraukšu drīzumā projām, varbūt rītu jeb parītu, jo kas manu mīlestības svētumu grib aptumšot, tas man sliktāks par velnu. Apdomā, ko tu dari, ja tu gribi ar mani tik spēlēties, kaitēties. Es esmu daudz cietis, ciešu vēl joprojām, un tu gribi manim šo manu laimi izjaukt, izklīdināt manu sapni, lai es atmostos rūgtā patiesībā. Liec taču manim vēl pāra dienas dzīvot. Un Ansis runāja tāļāk, kamēr Roza asaras slaucīja. Ar labu vakaru. Viņa aizgrābta sauce, bez kā Ansim roku sniegtu un iesteidzās Bāriņu nama ielā savas mātes dzīvoklī. Ansis klejoja domīgi pa ielām līdz pat vēlam vakaram. Roza apsēdās pie klavierēm un gribēja spēlēt, bet viņai trūka spējas, rokas bija slābenas, viņa sāka šņukstēt. Nu, kam lai es dzīvoju? Vai lai palīdzu citu laimei uzplaukt, kad pašai laimes trūkst? Viņa domāja. Ilgāku laiku viņā cīnījās labais un ļaunais gars. Beidzot viņa izpūta sveces, apmetā pleciem mantelīti un aizsteidzās uz Annas dzīvokli. Annu viņa sastapa vienu. Tai viņa visu sarunu ar Ansi izteica. Viņš tevi mīlē, Roza teica. Bet zini, ka arī es Ansi mīlēju, tāpēc sargies no manis manos ļaunajos brīžos. Netic tad manim, ja es tevim ko citu stāstu, kā tik to, ka Ansim ir zelta sirds, pērle, kādu iemantot es sen biju tīkojusi. Bet manis viņš nemīlē. Es varbūt atriepšos. Tagad savā labajā stundā tevim piekodinu no manis sargāties. Ar labu nakti. Traka meitene. Anna nodomāja un apsēdās pie loga, lai pasapņotos, jo mēnesis jau bija uzlēcis. Roza aizsteidzās, it kā gribētu ūdenī gāzties, bet viņa nelēca visu upē, bet aizgāja uz māju, spēlēja, raudāja un smējās, it kā būtu ārprātīga palikusi. Tad viņa palika gluži mierīga, paņēma savu dienu grāmatu, kurā jau visu nedēļu nebija nekā rakstījusi, un trekniem burtiem ierakstīja. Šodien atkal pārliecinājos, ka cilvēks ir pērtiķam rada. Māte uz pirkstu galiem pienāca un pār Rozas plecu šos vārdus lasīja. Viņa pasmaidīja un noskūpstīja savu meitu. Iesim pie miera, viņa teica, un Roza, it kā nekas nebūtu noticis, smiedamies aizgāja uz guļamo istabu. Anna sēdēja savā istabā vēl ilgi pie loga. Kāda pansijas biedrene klauvēja pie durvīm, lai patriektos ar jautro Annu, bet Anna neatvēra durvis. Aiz aizslēgtām durvīm viņa sapņoja. Tā bija zīme, ka neviens, varbūt tikai viens vienīgs, drīkstēja šo sapņu zināt. Kā šie sapņi dzīvē piepildās, par to sapņu grāmatas allaž klusu cieš.